Tā, uzmanību. Cienījamie gimnazisti, mums šodien 6. klases atklāta stunda, kuru novadīs profesors no Belgijas, Markus Desjardins. Viņš speciāli atbrauca uz Rīgu, lai padalītos ar savam zināšanām uzņēmēju darbībā. Paldies jums visiem, kuri ieradās. Lekcijas ilgus 35 minūtes. Mums notiks video ieraksts, profesors atļauj. Un lūdzu no jums uzmanību, lai mēs varētu to ierakstu vairāk izmantot mācības procesus. Paldies. Please. Okay, thank you very much. Thank you for the invitation. I will translate like... Yeah, okay, after some sentences. Okay, yeah, okay, as you wish. Okay, perfect. So I'm very happy to be here. To be honest, I'm a bit astonished because I received the invitation but without many details. And so I was checking on the internet what is a gymnasium, because we don't have it in Belgium. And it was said it's a school preparing to university. So I was expecting students, I would say 17, 18 years old. But I'm very happy to have you here because I think, you know, I have the reputation to be flexible and to adapt myself, so it's really a nice game for me also to adapt what I will say to you. Добрый день. Латвийский, tikai latviski. Labi, tad sveicināti. Tā kā Markus pateica, ka viņš ir ļoti priecīgs jūs šodien redzēt. Viņš bija bišķiņ šokēts, tā kā viņš meklēja internetā, kas nozīmē ģimnāzija, un viņš redzēja, ka ģimnāzija ir vairāk tā kā skola, lai sagatavot jau jaunu cilvēku universitētam. Un tagad viņš redz, ka jūs esat bišķiņ tā kā jaunāki nekā 17, 18 gadnieki, bet tā kā viņš ir ļoti elastīgs. Viņš ir populārs, tā kā viņš ir elastīgs psiholoģiskā plānā un gan arī prezentēšanas plānā. Un viņš mēģinās tā kā paskaidrot jums savu galveno ideju un priekšmetu, par kuru viņš šodien runās. You can continue. Thank you. I think the translation was correct. So I will talk today about the impact of knowledge sourcing on productivity in business. So maybe the title is a bit abstract to you, a bit difficult, but I will, first of all, I will define what is knowledge sourcing. But before it, I will define what is productivity. Maybe it's a word you don't know. And then I will make the connection between the two, between knowledge sourcing and productivity. Why knowledge sourcing is important for productivity. Yeah. Tā kā es nebiju gatavs visu to patulkot tādu latviski, es pateikšu tā, kā es varēšu. Šodien Markus Desjardins runāsi par ietekmi, ko dara tā kā zināšanas meklēšana, tā kā sourcing, tas nozīmē добывание. Zināšana ietekme uz uzņēmēju darbības līmeni. Ražīgumu. Jā. Vispirms viņš tā kā definēsi, kas nozīmē knowledge sourcing, pēc tam viņš definēsi, kas ir productivity in business, un lai kaut kā to savienot, tas būs viņa galvenā mērķi. Paskaidrot, kā tos var savienot. Yeah. You can continue. Okay.
But you know, there are several factors that are important for productivity, in particular to increase productivity. Knowledge sourcing is one of one factor, but there are many factors. And then I will also speak about the other factors, and I will introduce what now is a concept that is quite famous, the entrepreneurial ecosystem concept. And I will finish with that. Okay. Tā kā Markus runāsi par dažādiem tā kā, faktoriem, kuri ietekmē uzņēmējdarbību, jūs pateicāt, kuri ietekmē uzņēmējdarbību, un šīs knowledge sourcing, tas būs pirmais faktors. Un, kā arī viņš pateiks par eko. Jā, un viņš runās par ļoti populāram ārzemēs konceptiem, kuri iespēja vai iespējas progresu, uzņēmējdarbībā, biznesā. Un tā kā, protams, tur nav tikai viens koncepts, bet viņš runās galvenokārt par to knowledge sourcing, un pēc tam bišķiņ pastāstīs par citiem arī. Okay, thank you. So what I will develop is based on different articles, different papers I have written, and this is the list that is behind my talk. Okay, so if anyone of you want to know more, I can transmit those papers that are written in English. Viņš pateica, ka te ir avoti, kuros balstās viņa pētījums, un ja kāds no jums grib iedziļināties, tad viņš varētu iedot jums tos dokumentus. Jā, kā arī jūs varat redzēt, ka visi šie resursi ir viņu grāmatas, ka viņš bija tā kā viens no autoriem. Jā. Okay, first of all, some definition. And so, if I take the title of this talk, you have seen that I'm speaking about productivity, the firm productivity, business productivity, and knowledge sourcing. But what is productivity? I need to define it. Vispirms, bišķiņ definīcija. Kas ir vispār, par ko runās Markos? Viņš runās par firmu, firmu uzņēmējdarbību un biznesa uzņēmējdarbību, jo tas ir divas dažādas lietas, kā arī viņš stāstās, ka viņš jau pateica par produktivitāti. Par ražīgumu, un kas tas vispār nozīmē biznesa plānā. Okay. So, productivity, when we speak about productivity, we speak about productivity of production factors. And what is a production factors? In economics and also in real life, we have different factors that should be used to produce something. Of course, you need materials, you need electricity, you need water. Okay, but to transform these materials, you need labor. Labor is a major production factor. The second one is capital. You need machines. You need transportation means. And there is a third one, the land. In agriculture, we need land. To make vegetables and tomatoes and so on, to have cows and milk of the cows, we need land. Okay, and this is the third factor. Okay, so labor, capital, land. Jā, protams, tā kā visdažādāku produktu ražīgumu ietekmē visdažādākie faktori. Un trīs galvenie no tiem ir, first one was... Labor.
tā kā darbinieki, jā, cilvēki, tā kā cilvēku resursi, jo tas ir algas, tas ir visdažādākas, tā kā izmaksas par cilvēkiem. Otrais bija, second one was? Kapitāls. Tā kā ekonomiska puse no mūsu jautājuma. Visdažādākie aparāti, mums vajag transportu, automašīnu, robotus, lai ražot mūsu produktu. Un trešais bija zeme, jo... teritorija, lai audzētu tomātus, gurķus, viss, kas ir vajadzīgs, kā arī teritorija, lai celt tos pašus mašīnus un robotus. Okay, so in general, when we speak about productivity, in general we have in mind labor productivity. And so the productivity of labor, what it is, productivity of labor. So if I look at this expression, basically it's a ratio. It's the value of what is produced, divided by full-time equivalent employment. So it is a bit abstract. What is this? So you have the production of value. So for example, you are a farmer, you are producing vegetables. What is the value of the vegetables you have produced? Okay? And here is the full-time equivalent employment. So how much of labor we need? And so labor is expressed here in full-time equivalent. As a worker, you can work full-time. It means 40 hours per week, generally speaking. Okay? But you can be also part-time. Maybe you can work only 20 hours, or maybe it's your choice not to work more. You work 20 hours. Okay? But what we do here, the determinant of the ratio, what we do here is to aggregate all the hours of labor that is necessary to get the production. Tā, lai saprast, kas nozīmē tā kā ražošana uz darbinieku, Markus sataisīja tādu nelielu formulu, kur mums ir kā fizika kopīgais darbs. Tā kā ne, tas ir, tas bija... liederīgais darbs, bet mūsu jautājumu tas ir, cik bija saražot produktu, sadalīts uz to, cik daudz spēku bija izterēts, lai to visu saražot kopumā. Jo tu vari būt pilnīgs lodze darbinieks, un tu vari strādāt 40 stundu nedēļā. Un tu vari saražot x velosipēdu, x daudzumu velosipēdu. Un lai saprast, par kādu cenu tu vari pārdot šo velosipēdu, vajag paņemt daudzumu, cik mums ir velosipēdu, un sadalīt uz stundām, cik daudz stundu tu patērē, lai to visu saražot. Un tad mēs saņemsim cenu par vienu produktu. Protams, ka mums vajag arī ieskaitīt visdažādākas izmaksas par teritoriju, par materiāliem, par ražošanas izmaksas. Yep, you can continue. Okay. I can give you an example. This is a bird house, okay? And this is a small house. You can play with it, for example. Okay. So if you take together this, it's different things. You have the birdhouse and a house. It's different, but you have a value for it. Okay. So you take the value for it, and you divide by the number of hours of work you needed to produce it. Okay.
and it is the productivity of 1 hour of work. Okay? So by the way, it's very simple. You take the value of what is produced, you divide it by the number of hours of work you need. So you get per hours of work a value, the value per hours of work that has been used. Okay? Skolotāji, varbūt es varu pārtulkot latviski, vai ne latviski, bet krieviski. Lai jūs arī saprāt labāk, ko es runāju. Mēs saprotam, ko tu runā, tu ļoti labi runā. Tagad krievu valoda būs vēl labāk. Простой пример. Kad atnāks atpakaļ skolotājs, es turpināšu latviski, es atvainojos. Например, у нас есть скворечник. Скворечник, который построили дети, в нашем случае лучше бы это строили взрослые. Есть домик, с которым можно играть. И на все это было потрачено определенное количество часов. И чтобы найти цену, как я говорил про велосипеды, чтобы найти цену каждого из вот этих домиков, нам нужно взять количество домиков, которые мы построили, сделали за неделю, и поделить на количество часов, которые мы поделили, количество часов, которые мы потратили, чтобы сделать все эти домики. И таким образом цену всех домиков мы делим на количество часов и получаем, сколько должен стоить один домик. Да, в принципе, самый простой пример, как я говорил с велосипедами. And maybe the question could be, why do we need to speak about value? Not immediately, maybe the number of birdhouse you produce in 1 hour. Okay? It's also a measure of productivity. The number of birdhouse you produce per hour. Maybe you will produce 3 per hour, another one will produce 4. Okay? We can say that the productivity of the second student is higher than the first one. Okay? But we speak about value. Why? Because in general, a firm and also a country is producing several different things. You produce bird of house, you produce houses to play with it, you produce cars, you produce vegetables, and so on. Okay? And so to be able to aggregate all this, we use prices. And the prices of something give you the value of something. Okay? If this is 3 euros, a bird house, and this house there, you can play with it, is 5 euros, together you have 8 euros. Okay? So the value of what you have produced is 8 euros. Okay? So you see, price is a way to aggregate some things that are very different. Es turpināšu latviski, jo es atceros, ka mums filmē. Lai arī paskaidrot vairāk par faktoriem, kas ietekmē arī ražošanu, ir liela problēma, ka cilvēki ir dažādi, darbinieku spēki ir dažādi. Piemēram, es varēšu uztaisīt 5 dažādus, tāda veida maiņus, bet mani kolēģi uztaisīs 10 vai mazāk, 5. Bet mums vajag kaut kā visu to organizēt, lai dabūtu fiksētu cenu, kā arī ir visdažādāki produkti, jo, piemēram, šī maiņa atšķiras no Lego cilveciņa, un, lai to organizēt, firmas, biznesi izmanto cenas. Kāpēc ir tik daudz runāts par naudu? Jo nauda ir veids, kā mēs varam visu to organizēt, saprast, cik mums vajag patērēt, cik mēs dabūjam, un kāds ir liederības koeficients, mūsu biznesam. Un bija piemērs, ka šī putnu būra, piemēram, maksā 3 eiro. Šī maiņa maksā 5 eiro. Un es to uztaisīju 1 stunda. Un tas nozīmē, ka 1 stunda es dabūju kompānijai 8 eiro. Protams, ka tur ir visdažādākas izmaksas un tā tālāk, bet ja mums vajag kaut kā visu to atvieglot,
šī ir schēma, ka mēs dalīsim manas ieguldītas 8 eiro uz 1 stundu mānu darbā, lai saprastu, cik es dabūšu kā darbinieks un cik daudz dabūs kompānijā. Okay, so now I hope you have a good idea of what is productivity. Okay, but what is also important is in a market economy with competition between producers, what is important also is to trying to increase the productivity. What does it mean? So I go now with a basic example. Suppose that you are entering into a restaurant, okay, and people in the kitchen are preparing the different meals, okay. So suppose now that you have 10 people working in this restaurant to make the meals, and everyone is doing everything for one plate. So it means cutting the vegetables, cutting the meat, cooking the vegetables. Okay. So one person is doing everything to produce one meal. Okay. Probably if you have 100 people waiting in the restaurant for their meal, they will not be served after 3 hours or 4 hours. Okay. Because it takes a lot of time. Think about at your house, when your mother or your father is cooking, it takes a morning to organize the dish for the family, okay? Because your mother or your father is doing everything, okay? In a restaurant, what is different, and it's a very basic principle you can find in Adam Smith, so the father of economics, is division of labor. What does it mean, division of labor? It means that the task of producing a meal is not the affair, the business of one single person, but the task of producing the meal is divided between different persons. In the restaurant, you have one person that is specialized in cutting vegetables. That is cutting vegetables. The other one is cooking the meat. The third one is making the sauce. A fourth one is cleaning everything. So you see that... Protams, kā vienam cilvēkam sagriezt dārzeņus, sagriezt gaļu, tas ir ļoti daudz maiturību uz vienu cilvēku. Ļoti daudz darbu uz vienu cilvēku. Un, lai kaut kā visu to pātrinātu, jo, protams, mums kā restorāna turētājiem, mēs esam ieinteresēti, lai mūsu klienti ātrāk saņem savu pasūtījumu, mēs sadalām šo darbu. Jo, ja, piemēram, mums būs specializēts cilvēks, kurš mums griez dārzeņus, viņš taisīs savu darbu profesionāli un ātri. Mums būs cilvēks, kurš griezīs gaļu, cilvēks, kurš ceps gaļu, un tāda veida mūsu vienu pasūtījumu, mēs varēsim uztaisīt ne 1 stundu laikā, bet 15 minūtes laikā vai 20 minūšu laikā. Un, jā, tas ir darbu vai maiturību sadalīšana. Tas ir ļoti svarīgs aspekts biznesu veidošana. Un, protams, no tā, cik daudz kāda persona taisa darbu, ir arī atšķiras viņu atalgojums un cena uz vienu pasūtījumu. So, in brief, the division of labor is a way to increase productivity, okay? To get more from the same number of hours, but getting more. Un, īsumā, galvenais plus darbu sadalīšanā ir ražīguma paaugstināšana, tā kā to organizēšana un pātrināšana. And you mentioned the author Adam Smith. Machines in your kitchen at home.
for example, for cutting vegetables. You can do it with a knife, but you can have also a robot to cut your vegetables. And the robot probably is increasing the productivity. In a small number of seconds, you can have your vegetables cut. If you take a knife, it will take longer time. So robots, machines, are also means to increase productivity. Un jā, šeit mums pateiks roboti, ka, lai paaugstinātu ražīgumu, mēs varam izmantot automašīnas vai kaut kādus aparātus, piemēram, kā mums stāv arī mūsu mājas virtuvē. Jo, protams, ka mums var strādāt cilvēks, kurš dabūs algu, kurš griezies tomātus, bet to pašu var darīt robots ātrāk un lētāk. Un dēļ tā arī galvenā, dēļ tā arī plus no robotiem ir šis ražīguma paaugstināšana. Okay, so now, if you think about it, in a restaurant, you have people that are working, you have machines, and you have to organize everything to get a production, to get something. And what is important is the word organize. You need to organize. Organization is also a very important way to increase what you can produce. So, and when we refer to organization, to the way you organize, the way you are managing the production, you have a concept, very abstract concept, agreed, in economics called total factor productivity. The nickname of that is TFP. And it means that organization matters, and we refer with this word to the management, the technology you are using to produce something. Un tagad mums ir mašīnas un cilvēki viena virtuvē. Un mums vajag visu to sorganizēt, jo bez organizēšana nekas neskatās pareizi, pareizi veida, ka mums, kā organizētājiem, ir vajadzīgs. Vai palielināt ražīgumu? Jā. Un šeit mūsu čatā ienāks tāds, kā pateikt, saīsinājums, TFP, tas ir Total Factor Productivity, totālais faktora ražīgums, vai ražīguma globāli faktori. Un galvenā ideja šim saīsinājumam ir, ka organizācija ir svarīga, ka mums vajag, ka mums ir svarīgi zināšanas, uzņēmējdarbība un tehnoloģijas, lai pareizi saorganizētu mūsu biznesa vai arī darbu ideju, visu, jebko, kas ir saistīts ar naudu. Okay. So a difference in the way you manage labor and capital could lead you to a different result. So this is why we say that he is a good manager, he is a better manager than another one. Why? Because he has really a way to organize things. Okay? And he is using technology in a clever way to increase the productivity. Un cilvēki var atšķirties pēc tā, ka viņi var organizēt lietas biznesā arī. Un mēs, kā darbinieki, vai arī citi cilvēki, kā darbinieki, vai vispār nedarbinieki, varam pateikt, ka šis cilvēks ir labāks menedžeris nekā šis menedžeris. Jo viņš var organizēt labāk, ātrāk, viņš var paaugstināt ražīgumu un uztaisīt vairāk produktu īsā laikā. Un, tas arī ir ļoti attiecīgs uz to, cik daudz zināšanu un saprāšanu menedžerim ir šīs uzņēmējdarbība, tehnoloģijas un organizēšana. Okay, so what is important in a firm that is under competition in a market economy? Something that is important
is doing new products, having a good marketing, but it's also basically having a good management of your productivity. Because the productivity is a way to react to competition. Because if you increase your productivity, you can also decrease your prices. Because you produce more or the same amount of quantity with less inputs, with less factors. Jā, bet arī ir ļoti svarīga organizēšana, jo, kad cilvēks saprot, kas notiek tā iekšējā virtuvē, kas notiek tā kā no iekšpuses, un viņš var to sorganizēt, viņš redzēs, ka, piemēram, ja mums vajag dabūt šo pirmo vietu, mēs varam paaugstināt ražīgumu. Bet, ja mēs paaugstināsim ražīgumu, mēs varam dabūt cenu samazināšanu, jo mēs tā kā ražosim vairāk produktu uz to pašu auditoriju. Tāpēc organizēšana ir svarīga. Yep. Okay, as an entrepreneur or an entrepreneurial manager, because of the competition on the market, you need to look for the ways to increase productivity. But not only productivity, you have to look for new ideas, new ideas for new products, for a new process of production. So you need to be alert and to identify the events, the technologies, the new ideas that can be useful for you in your company, in your firm. Un jums, kā organizētājiem, biznesa turētājiem, ir ļoti svarīgi būt uzmanīgam, kad jūs esat šīs ekonomiskas sacensības. Jums vajag redzēt visdažādākas, tā kā Ivainis tas bija Notīkumus. Jā, notīkumus, tehnoloģijas. Paldies liels! Es saprotu, jā, ka tas ir bišķiņ tā stulbi, bet man vajag bišķiņ palīdzību, jā. Redzēt notīkumus, tehnoloģiju, kas var palīdzēt paaugstināt šitā ražīgumu. Un tādā veidā atrast arī jaunu ideju, jaunu veidu, kā jūs var ražot. The expression is knowledge sourcing. Okay? And I give the definition of knowledge sourcing. It's the systematic process of identifying, gathering, collecting, and exploiting relevant information from various internal and external sources. So what means internal, external? It's within the firm, within the company, or from outside of the firm, in your industry, in your country, in events. So internal and external sources to enhance, to increase, to making better decision making, better productivity and innovation. Un šeit mēs nonācam līdz jaunam definīcijam, kā es pateikšu angliski, firm's knowledge sourcing. Tas ir sistematisks process, kad mēs meklējam firmu iekšēnē, kā arī tā kā ārējas avotus, vajadzīgu vai svarīgu informāciju, lai tā kā pātrināt vai salabot, uzlabot, rīcību, izvēle, kā palielināt ražīgumu un kā veidot savu biznesu labāk. Un jaunas inovācijas. Okay, so knowledge sourcing is important for if you think about increasing the productivity in your firm, you need in a way or another knowledge sourcing. Okay, so it's important. Okay, so I see that you become a bit nervous, and so I will make it a bit shorter. So I go now for what I've announced is the So knowledge sourcing is one thing that is important to be able to increase productivity. Un šis te
knowledge sourcing, tā kā zināšanas savākšana ir ļoti svarīga lieta, lai paaugstinātu mūsu mīļāko ražīgumu un uzlabot organizēšanu. Okay, it's one element. And as I said at the beginning, we have now a concept that is putting forward the idea that it's not only one factor that makes success, it's a complex set of factors. Un jā, šeit mēs nonācam līdz konceptu, par kuru runāja Markus, kas mums tā kā vizuāli, gan arī teoretiski parāda, ka mūsu success, tā kā, nu tā kā mūsu успех. Jā, ka mūsu panākumi ir attiecīgi ne tikai no viena faktora, atkarīgi tikai no viena faktora, jā, bet no daudzām. Un jā, continue. Okay, so 2 minutes. The firm is, in a way, an ecosystem. The region of Riga is an ecosystem. Latvia is an ecosystem. The European Union is an ecosystem. And so, why some regions, why some firms are more successful than the others? Un jā, firma ir kā viena liela ekosistēma, bet Riga arī ir liela ekosistēma, un mums ir lielāka ekosistēma Latvijā, un pēc tam mums ir Eiropas Savienība, kas ir lielāka ekosistēma. Un mēs varam redzēt, ka dažādas ekosistēmas sasniedz dažādus rezultātus. Kaut kādi ir tā kā vairāk laimīgi un sasniedz labākus rezultātus, bet citi nē. Un šeit ir svarīgs šis tā koncepts, lai redzētu, kāpēc. Okay, and so knowledge sourcing is one factor that is important, but you can add many others to be able to be innovative, to be productive. You can add your access to finance, the leadership. If you are a good leader, it means that you can get people together looking for the same, with a vision, the same aim. You can add, so knowledge sourcing, the talent of the people. I am not good in soccer, for example. Someone would be better than me. The formal institution, what does it mean? The quality of the legal system. If there is corruption, the quality is not so good. The culture also. Some cultures are more entrepreneurial than others. So all these elements contribute to productivity and to the creation of value. Jā, un, protams, šis zināšanas savākšana ir viens no svarīgākam faktoriem, jā, bet mēs varam atrast nevienu simtnieku citus faktorus, kuri arī ir ļoti svarīgi. Kā rādīja Markus, tas ir finansi, talanti, zināšanas, jā, zināšanas savākšana, bet tas nav tikai sistematiski, kur ir tā kā iekšēne, tas arī ir ārēja, tā kā framework conditions, kur mums ir svarīgs likumdošanas sistēma mūsu valstī, vai mums ir korupcija, tas var ietekmēt arī mūsu sasniegumus, un tā arī ir svarīgs. Un tāpēc ir svarīga šis te sistēma, šis te entrepreneurial ecosystem. Continue. Okay. Just 1 minute. 1 minūte, lūdzu. Viņš tulīt pabeigs. Viņš redz, ka jūs esat bišķiņ tādi jau, jā, nervozējuši. Why system is so important? So, this is the explanation. Why we are thinking in terms of system. So, a system is something that is a model, a multiplicative model, not an additive model. And so let me concentrate on the expression that is here. In an additive model, suppose that you have two workers.
and one machine, zero machine, zero machine. In an additive model, you get two, you get a result. In a multiplicative model, if you have only workers but no machine, no tools, you get nothing. And this is the strong difference in a systemic way to think. You need a bit of everything to get a result. If one factor is missing, the result is not so good. Okay? Un šis ir īsts piemērs ar reizināšanu un saskaitīšanu, kāpēc sistemātiska pieeja un organizēšana ir svarīga. Jo, piemēram, ja mums ir 2 cilvēki, bet 0 mašīnu, mēs tā un tā dabūjam 2 darbiniekus. Tas ir rezultāts. Bet ja mums ir 2 cilvēki, bet bez nekādiem instrumentiem vai vieta, kur strādāt, mēs dabūjam 0. Mums nav nekādu rezultātu. Un tāda veidā var redzēt, ka nevajag koncentrēties tikai uz to, lai mums būtu mašīnas, bet mums vajag arī skatīties uz dažādām pusēm mūsu biznesā. Un strukturēt, organizēt un sastādīt sistēmu, kur būs iespēja dabūt to īstu reālu rezultātu. So, you have the different elements. The idea, if one is missing, the result will not be there. Or if it is there, it is not the best result you can get. Un tas ir rezultāts, ka, ja jūs sastādījat sistēmu, kur ir visas detaļas savā vietā, jūs dabūjat rezultātu. Ja nebūs viena svarīga detaļa, jums būs nekas. Jūs paliksiet ar vienkārši 0. Okay, and I thank you very much for your attention. Liels paldies par jūsu uzmanību! Man ir tāda ziņa. They have no questions. Because they're Profesors atlidoja mūsu lidostā 13:00. Sākāt drukāt šajā medaļā. Pie mums 3D printeri. Un tagad man ir gods pasniegt profesoram par veiksmīgu lekciju šo medaļu. When you arrive, so they could give you like medal for achieving our school and presenting your very important and interesting topic in our gymnasium. It's like a big thank you.